Elektrifikācija neatturami ienāk arī komerctransportā. Piemēram, šis kravas furgons Nissan Townstar ir 100% elektrisks. Vai bezizmešu darba mašīna ir vieta arī Latvijā, vaicājām uzņēmumam, kam elektromobīļi ikdienā nav sveši. Mēs esam Sija Hagberg, nodarbojamies ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Automašīnas ir ļoti svarīgas, ja mums ir vajadzīgi tik līdz objektiem, tik atpakaļ uz birojiem. Lai gan sākotnēji Hagberg tāpat kā citi izvēlējās iekšdedzes dzinēja automašīnas, nesen tika pieņemts lēmums pāriet uz elektromobīļiem. Sākām mēs iet uz elektromobīļiem, jo mēs gribam kļūt dabai draudzīgāki, tāda energoefektīvāka kompānija. Elektroautomobīļi ir izdevīgāki ilgtermiņā. Mēs varam gan tā ietaupīt naudu, gan mēs varam kļūt dabai draudzīgi. Tā nu firmas autoparku papildinājuši 8 Nissan Leaf, kam drīzumā pievienosies vēl 2. Protams, sākotnēji bija nesaprašana un neskaidrības, jo, ja tu ņem elektroautomobīļus, automātiski arī jāņem ir elektrouzlādes stacijas, un tas, protams, ir diezgan lielas gan izmaksas sākotnēji, un tāds ir mūsu pamazām plāns, pamazām pāriet visiem uz elektromobīļiem, protams, cik tas ir iespējams. Nissan Leaf pat ar lielo bateriju nav rekordliela sniedzamība, taču viss atkarīgs no pielietojuma un vajadzības. Skatījāmies kaut ko tādu, kas varētu izturēt to vienu dienu kaut kur pa objektiem braukājot, tad atbraukt šeit un uzlādēt mums mācību centrā. Tāpēc mēs arī uztaisījām mūsu elektrostacijas, lai tie darbinieki varētu atbraukt šeit, uzsākt lādēt mašīnu, turpināt strādāt, dienas beigās braukt mājās ar pilnu uzlādi. Elektromobīļi tiek izmantoti tikai Rīgā. Vairāk kā 10–22 kW wallbox uzstādīti gan firmas birojā, gan mācību centrā. Tā jumtu piedevām klāj 350 saules paneļi. Plāns ir nākamajā gadā vēl uzlādes stacijas, protams, lai visām mašīnām, ko mēs paņemam, būtu iespēja uzlādēt. Tomēr Leaf ir pasažieru auto ar ierobežotu kravas pārvadāšanas iespēju. Tātad nepieciešams arī komercauto. Komerctransporti ir ļoti nepieciešami. Tas, protams, jo tehniskie darbinieki ir viena no darbiniekiem, kuri kilometrāžā brauc visvairāk. Viņi brauc no viena objekta uz otru, salabo vienā vietā, brauc uzreiz uz nākamo. Nissan Townstar, kas faktiski ir pārzīmolots Renault Kangoo, aprīkots ar relatīvi nelielu 45 kWh bateriju. Solītā sniedzamība ir 291 km. Protams, ar 300 km pilnībā pietiek vairākām dienām, bet Rīgas robežās tam nekāda problēma nevajadzētu būt, tīpaši, ja mums tā infrastruktūra sāk uzlaboties. Ēku apsaimniekošanā svarīgāka par dinamiku un sniedzamību ir furgona ietilpība un bīdāmās durvis. Ja tev ir lielas lietas jāņem ārā, tad tu nevari neko izņemt, ja tev abos divos sānos ir mašīnas. Tāpēc tās bīdāmās durvis arī noteikti ir ļoti praktiska lieta, ko mēs pielietojam. Nissan Townstar ir tikai viens elektromotora variants – 90 kW jeb 122 zirgspēki. Komplektācijas gan ir divas – Accenta un N-Connecta. Sākot jau ar iekāpšanu, tu jūties diezgan komfortabli. Es neesmu tas īsākais cilvēks, man ir diezgan daudz vietas. Lai gan aiz muguras ir starpsiena, Nissan Townstar šoferim ir diezgan plašas atzveltnes regulēšanas iespējas. Patīk tas, ka es varu to visu darīt ar pogām, ka jau muskuļu atmiņā es jau zinu, kur kas man ir jāpārslēdz, ka man nav jāskatās ekrānā, kaut kur jānovērš skats no ceļa. Klimata iekārta šeit vadāma nevis caur ekrānu, bet ar 3 parocīgiem grozāmiem kloķiem. Un Nissan Townstar ļoti ātri lādējas. Ar Leafiem mums ir tā, ka viņi spēja paņemt 6,6 kW, bet šī mašīna to var izdarīt 22 kW, kas uzreiz arī pātrina to uzlādes ātrumu, un tas arī atvieglo mums tiem darbiniekiem ikdienu. Ērtums, tā piekļuve, tā braukšanas kvalitāte ir diezgan augstā līmenī, kas ir svarīgi, tīpaši tu visu dienu sēdi mašīnā. Lielākais mīnus ir cena. Pat lētākais Nissan Townstar maksā gandrīz 40 000 eiro. Taču Hagbergā jau aprēķinājuši, ka ieguldījums atmaksājas. Salīdzinot ar citām mašīnām, tas ekonomiskais iegūms ir diezgan samērā liels, jo salīdzinot ar iekšdedzes dzinējiem, mēs ietaupām aptuveni 1500 eiro gadā.